Jā, sveiki visiem! Šodienas semināra tēma par dokumentu un modeļu pārvaldību ar Katenda programmu. Mani sauc Krišs Kalniņš, esmu uzņēmumā BIM Solution, BIM risinājumu speciālists, un ar mani droši pēc semināra jau var sazināties gan e-pastā, gan zvanot, ja kaut kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija būs par šodienas dzirdēto. Par uzņēmumu tātad BIM Solution ļoti daudz, es skatos, kas šeit pieteikušies jau ir kādreiz ar mums sazinājušies, tad nodrošinām gan pasūtītājiem, gan projektētājiem un būvniekiem realizēt BIM projektus. Un Latvijā darbojamies 3 virzienos, kā pamatvirziens ir programmatūra, kam nodrošinām arī tehnisko atbalstu, tātad BIM Solution mājaslapā ir detalizēti par šo apmācības, kas šobrīd ir ar Eiropas fondu atbalstu, līdz ar to jūs varat praktiski apgūt jebkuru rīku, gan individuāli, gan grupās. Mājaslapā ir pieejama informācija BIM meistarklase LV, tā kā līdz šī gada beigām noteikti izmantojot šo iespēju piesaistīt Eiropas fondus tieši apmācībām uzņēmumu ietvaros. Un BIM vadība, par ko arī Emīls arī šodien vairāk varbūt pastāstīs par šiem principiem, tad uzņēmums nodrošina ar BIM konsultācijas, koordinēšanu un ekspertīzi dažādos līmeņos, līdz ar to jūs varat paskatīties mājaslapā Baltic BIM, tad Eiropas valstīs ar šos pakalpojumus nodrošina. Un šodienas tēma tātad par Katendu, par atvērto, tātad varētu teikt vienkārši valodā mākoņu bāzēta vide, tātad vienota datu vide, kur jūs varat piekļūt no jebkuras pārlūku programmas, nav nepieciešama instalācija, un tālāk jau strādāt ar atvērto standartu atbalstu, tātad gan ar IFC failiem, gan ar BCF, pārvaldot jau savas problēmu vietas, uzdevumus, un līdz ar to strādāt ar programmatūru bez informācijas zudumiem, gan 2D, gan 3D vidē, un detalizēti jau Emīls parādīs, kā tad notiek šis darbs ar dokumentāciju, un kas tad ir tā ikdienas darbība jau tieši saistīta ar šo vienoto datu vidi, ko tad viņš ikdienā dara. Par Emīlu, tātad Emīls ir BIM koordinators Baltic BIM managementā, tā kā noteikti pastāstīs varbūt par objektiem, ko viņš šobrīd dara, un pastāstīs varbūt pāris vārdus vairāk par sevi. Tā kā droši varat arī pārņemt Emīla ekrānu. Es pieslēgšos uz jautājumu sadaļu, jautājumus droši rakstat Q&A sadaļā, un tad jau uz beigām noteikti uz visiem arī atbildēsim. Jā, sveiki, labdien! Esmu Emīls Drejers, ikdienā strādāju Baltic BIM management, un man tiešie darba pienākumi ir BIM koordinators, projektu koordinēšana, vienotās datvides pārvaldīšana un arī dažādu dokumentu izstrāde. Jā, šodienas pamatēma ir Katenda, jeb šo darbs ar Katendu kā rīku priekš informācijas pārvaldības. Šobrīd mēs projektos arvien plašāk to izmantojam, un atverot hub.katenda.com, šeit jūs nonāksiet, teiksim tā, pamata ekrānā. Šeit ir redzami vairāki projekti, šobrīd, jā, tie ir tie aktīvie projekti, ar ko es darbojos. Viens no tiem ir Riga Waterfront, esmu iesaistīts arī dažādos ekspertīzes projektos, arī RBRL projektos esmu iesaistīts. Un attiecīgi, jā, ņemot vērā to, ka to projektu ir daudz, reizēm tīra priekšorientēšanās viedokļi, lai ērtāk būtu atvērt tieši nepieciešamo projektu, Katenda ir ļoti ērta funkcionalitāte, kad var izcelt, teiksim tā, pievienot zvaigznīti projektam, lai to atlasītu kā vienu no visbiežāk izmantotiem, jeb favorites. Un šeit šobrīd darbosimies šajā projektā. Jā, atverot projektu lapu, parādās sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir izkārtots ar pamatu uzsvaru liekot uz šiem te topiks, jeb šo darāmo lietu sarakstu. Un šeit tad no sākuma iedot statistiku, pēdējos aktualizētos topiks var parādīt, un uzreiz ir arī redzams modeļu sadaļā, visi pievienotie lietotāji, ja ir apstiprinājuma formas, un arī sagatavotās dokumentu pakas. Kā pirmā funkcionalitāte, ko mēs šodien apskatīsim, mēs dosimies tieši uz dokumentu sadaļu. Dokumentu sadaļā ir šobrīd izveidota mapju struktūra, un šeit praktiski parādīšu, kā ērti var ienest
kā ērti var ienest iekšā mapju struktūru, kas ir jau izveidota, piemēram, lokāli uz datoru. Tajā brīdī, kad tiek sākts jauns projekts, ļoti bieži vienotajā datu vidē vēl nav visas mapas varbūt sakonfigurētas, varbūt kaut kas jau ir uzlikts, kaut kas nav līdz galam. Bet šeit man ir izveidota work in progress mapa, jeb šī darba mapa, pasūtītājs, un šeit jūs redzat, man jau ir ievietoti 3 faili. Ir pirmā un 7. revīzija, un tas, ko es šobrīd es vēlos ienest papildinātās mapas, kas man ir izveidotas uz datora, un šeit ļoti ērti ir tas, ka tā vietā, lai spiestu new folder, taisītu visus folderus web interfeisā, ir krietni vien ērtāk uzspiest pogu upload zip. Tajā brīdī, kad tas tiek uzspiests, atverās logs uz datoru, kur izvēlās šo te mapu. Šeit es izvēlējos katendra.demo.zip, un viņš uzreiz saka, tā kā šajā mapē pievienot, ka viņš izvilks visu to saturu, kas ir iekšā zip failā. Tas nozīmē to, ka nav tikai mapas, bet arī iepriekš sagatavotie dokumenti. Viņš no zip faila var izvilkt ārā, aktualizēt esošo mapu struktūru un, ja nepieciešams, atjaunināt failus. Šeit pirmā sadaļa do this if file exists, tas ir ar tādu domu, ja jau apakšmapē ir kaut kāds fails, kuram būs tieši tāds pats nosaukums zip failā. Šobrīd pamat uzstādījums ir tāds, ka viņš augšpielādēs kā jaunāko versiju. Ja uzspiež skip and continue, tad viņš to failu nemaz nerādīs. Un faila status sākumā ir no status, jo viņš vēl nav apstiprināts, bet tad, kad to failu apskata pārbauda, tad viņu var augšpielādēt. Un šobrīd es spiežu upload zip failu. Šeit ir redzams, jā, viņš uzreiz, ņemot vērā to, ka failu apmērs nebija liels, viņš ātri augšpielādēja un uzspiežot refresh page, man uzreiz jau parādās visi tie faili, kas man bija iekšā tajā zip failā. Šeit ir published mapē, un tas, ko jūs redzēsiet, ja mapa ir šādā te baltā krāsā, tas nozīmē to, ka zemāk neviena faila vairāk nav. Un tad dodoties šeit uz to work in progress mapi, kas mums jau bija pirms tam, mums klāt ir nākusi projektēšanas un būvniecības mapa, bet pasūtītāja mapa jau bija, un šeit šobrīd ir redzams, ka šim te dokumentam PIP viņam ir nākusi klāt jauna revīzija. Tad, kad mēs iepriekš skatījāmies, bija revīzijas numur 7, šobrīd ir revīzija numur 8, un mēs redzam, jā, iepriekšējā revīzija 7 bija 43 minūtes atpakaļ augšpielādēt, un šobrīd jaunākā revīzija numur 8 ir burtiski šobrīd augšpielādēt. Attiecīgi, ja būtu izvēlēts uzstādījums, kad neaizstāt versiju, tad šis te fails augšpielādējot vienkārši tiktu ignorēts un netiktu aizstāts. Jā, attiecīgi šādā veidā ļoti ātri un ļoti ērti var ienest projektā mapu struktūru, var ienest jau arī uzreiz ar visiem sagatavotiem failiem, kādi ir nepieciešami. Šis ir īpaši noderīgi tad, kad uzņēmumam vai projektam ir zināma tipveida mapu struktūra ar iespējamām jau sagatavēm, un tad šādi ļoti ātri, ļoti ērti un ļoti vienkārši ir iespējams uzreiz augšpielādēt visus failus, visas mapes, un ja ir jau sagatavas dokumenti, tad arī šie te sagatavas dokumenti, viņi uzreiz parādīsies iekšā. Kā nākamais punkts, ko mēs skatīsimies, ir šī te modeļu apskatīšana, jo šeit šobrīd ir šī sadaļa dokumentos, mēs esam atnākuši līdz modelim, ir viens IFC fails, ko es varu skatīties, bet praktiskā doma ir tāda, ka viņš šobrīd ir atvērts kā individuāls dokuments. Šobrīd es viņu nevarētu atvērt kopā ar citiem modeļiem, jo viņš ir vienkārši kā dokuments. Doma šim ir ļoti vienkārša, lai
lai nav tā, ka pilnīgi visi IFC faili vai visi 3D faili, kas tiek atbalstīti, lai viņi uzreiz nonāk modeļa sadaļā, tīri, lai neapgrūtinātu ikdienas koordinēšanas darbu, viņš ir jāpārvērš par modeli. Un šobrīd tad jāatlasa šis te fails. Šeit augšā ir attiecīgi rīkjosla. Rīkjoslā ir papildus funkcionalitāte, un šeit ir tad tā sadaļa Create modeli. Jā, tad viņš prasa, vai es vēlos izveidot modeli. Jā, es vēlos izveidot modeli. Un šobrīd viņš salīdzinoši ātri apstrādā, un tad attiecīgi, jā, tajā brīdī, kad parādās šī te papildus modeļa ikona, kas sakrīt ar šo, tad ir zināms, ka šis te fails ir apstrādāts iekšēji, un viņu tad jau var atvērt 3D skatā. Un šobrīd, atverot viņu pilnajā 3D skatā, mums parādās papildus funkcionalitāte. Viens, mēs varam ieslēgt arī pārējos modeļus, kas ir atvērti, bet šeit praktiski parādās tā opcija, vai redzēt visus, vai, piemēram, atlasīt tikai sienu. Teiksim tā, kad, jā, piemēram, pārējos paslēpt. Bet tīri no modeļu skatīšanas un pārvaldīšanas viedokļa, šeit augšā labajā stūrī ir šī te modeļa navigēšanas josla, un šeit ir Object Picker. Tā ir standarta funkcionalitāte, kad izvēloties elementus, viņus var atzīmēt, atlasīt un pēc tam pievienot uzdevumiem. Bet no praktiskā viedokļa visbiežāk izmantotā lieta ir Create Clipping Plane, jeb šo griezuma plakni izveidot. Un šeit viņš ļauj izveidot griezuma plakni. Apakšā kreisajā stūrī, ja nepieciešams, var mainīt to, kurā virzienā šī te plakne tiek, kurā virzienā šī te griezuma līnija tiek attēlota, un uzspiežot uz plaknes ir tad iespējams pārvietot. Un šeit, tajā brīdī, kad tiek izveidotas vairākas šīs te plaknes, apakšā kreisajā stūrī parādās šis te logs, kurš ļauj tad izvēlēties konkrētās griezuma plaknes. Un, piemēram, ir situācija, kad modelī ir izveidotas, piemēram, 3 griezuma plaknes, pat 4. Un šobrīd es saprotu, ok, man nav nepieciešama, piemēram, šī te pirmā plakne. Šeit šī ērtā iespēja ir tāda, ka nevajag pilnībā attiestatīt skatu, pilnībā nodzēst visas iepriekš izveidotās griezuma plaknes. Ir iespējams ērti pa vienai šai te plaknei vienkārši noņemt. Tas attiecīgi ļauj ērtāk skatīt modeļus, pārvaldīt tos un arī paņemt nepieciešamo informāciju. Jā, šis ir tāds ļoti vienkāršots darbs ar modeli, izveidojot arī šīs te griezuma plaknes. Tiek nodrošināts uzreiz arī iespēja izmantot tā kā mērrīkus, un tad, teiksim tā, no vienas līdz otrai plaknei uzreiz ir iespējams nolasīt visu nepieciešamo informāciju. Viņš paņem tiešo, kāda ir no punktu uz punktu, kur bija izvēlēti, kāds ir horizontālais pārvietojums, vertikālais pārvietojums, kāds ir tīrais minimālais attālums starp šīm te plaknēm. Un šos te mērījumus tad var arī redzēt, var izslēgt tos, kas nav nepieciešami, piemēram, skatu izveidošanai. Šobrīd viena no aktuālajām lietām, kas ir pieeja, kas vispār tiek izmantota projektu gaitā, tā ir punktu mākoņu apskatīšana. Un šim te rīkam Katenda viens no tādiem lielākiem ieguvumiem, ko mēs ikdienas darbā redzam,
ir tas, ka ir tā iespēja atvērt punktu mākoņus un modeļus vienlaicīgi, neizejot ārā no vienotās datu vides, un attiecīgi mēs tad varam skatīties. Un arī šobrīd, piemēram, atverot punktu mākonis ir redzams, bet varbūt sākotnēji intuitīvi nav redzams kopā ar modeli, bet tas ir tāpēc, ka līdzīgi kā ar IFC failu, viņš šobrīd ir atvērts kā dokuments. Viņš nav atvērts kā trīsdimensionālajā skatā paredzētais modelis. Attiecīgi ir jādodas uz to pašu mapu, kur atrodas šie te modeļi, punktu mākoņi, un tad apakšā aizejot pa labi ir sadaļa Viewer, un tad šeit attiecīgi var atlasīt šos te modeļus, un tad var redzēt tā. Līdz atjaunināšu skatu, lai man viņš korekti rādās. Šobrīd 3D skatā. Ņemot vērā to, ka modeļa atrašanās vieta bija pārāk tālu viena no otra, šie te elementi nobīdījās. Tā. Lūdzu, atjaunošu skatu. Jā, šobrīd ir korekti. Bet, jā, tūlīt atvērsim jumtu klāt. Un, attiecīgi, atjauninot šo te skatu, ir iespējams redzēt punktu mākoņus un attiecīgi izvēlētos modeļus kopā. Ņemot vērā to, ka punktu mākoņa atvēršana pati par sevi ir resursu intensīvs uzdevums, un lokāli uz datoru to atvērt nevienmēr ir iespējams tīri dēļ datoru resursu, tad šāds te tiešsaistes skatīklis ir krietni vien ērtāks, vienkāršāks, un arī ar informāciju apmainīties ir krietni vien vienkāršāk, jo tajā brīdī, kad punktu mākonis un modeļi atrodas vienā vienotajā datu vidē, un viņus var apskatīt kopā, arī informācijas pārnese starp iesaistītiem dalībniekiem ir krietni vien vienkāršāka un precīzāka. Jā, un attiecīgi tajā brīdī atverot šos te modeļus kopā, tad ir iespējams savietot, paskatīties, pārbaudīt, vai atbilst vai nē. Un šobrīd es ieslēgšu arī pārējos šī te projekta modeļus. Un veicot modeļu apskati šajā te jumta zonā, esam nonākuši pie situācijas, kad ir caurules, kurām nesakrīt novietojums pret projektu, un nepieciešams izvērtēt, vai izpildu modelī būs nepieciešami labojumi vai nē. Ņemot vērā to, ka ir šī te iespēja
vienotajā datu vidē vienlaicīgi atvērt gan punktu mākoņu, gan modeli, mums parādās iespēja atlasīt šos te, atlasīt elementus, doties uz topika sadaļu, aizvērt 3D skatu un izveidotajā būvniecības daļā vienkārši pievienot jaunu šo te problēmvietu. Problēmvietas apraksts būtu cauruļu novietojums, atbilstība. Un kā redzam, ir pievienots uzreiz arī šis te skats. Mēs varam izvēlēties status, vai tas ir aktīvs, progresā, atrisināts, apstiprināts vai noraidīts, kas tā ir par neatbilstību un kam mēs vēlamies to piešķirt. Ņemot vērā to, ka šis ir demo projekts, es piešķiršu pats sev, un šeit arī apraksta daļa, tā ir papildus funkcionalitāte, bet šeit tad var ierakstīt plašāk to aprakstu. Un uzspiežot submit, uzreiz mums parādās šis te skats. Mēs uzreiz nepārprotam nododam informāciju citiem būvniecības procesa dalībniekiem. Parādās tas pats skats, tie paši atzīmēti elementi, un ņemot vērā to, ka šie te topiks, Katenda viņus bāzē uz BCF failu formāta, ir iespēja jebkuram būvniecības procesa dalībniekam šo te topiku izeksportēt ārā, ievietot savā ērtākajā autorīkā, un būs uzreiz redzami visi šie te atzīmēti elementi, un būs iespējams ar viņiem strādāt, būs iespējams pašiem lokāli salīdzināt, ja nepieciešams modificēt, un arī visu pievienot. Jā. Bet ņemot vērā to, ka uzdevumi būvniecības procesa dalībniekiem ir daudz un dažādi, un šobrīd līdz šim populārākie rīki, viņi nodrošina to, ka visi uzdevumi ir vienu vietu. Jā, ir grūtības ar šo te uzdevumu grupēšanu. Un šī Katendai, tas, kas ir mūsu pieredzē viens no lielākajiem ieguvumiem, salīdzinot ar citām platformām, ir tas, ka ir ērta un jau pamatfunkcionalitāte izveidot atsevišķos sarakstus. Šobrīd jūs redzat, ir izveidots saraksts būvniecībai, viens ir vispārējais issues, kas ir standarta noklusējuma uzstādījums šim te jebkuram projektam, izveidot ir projektēšana, bet ir jautājumi, kuri neatiecās vairs jau uz projektēšanas jautājumiem, piemēram, uz aktīvo projektēšanas posms ir noslēdzies, ir jautājumi, kas ir būvniecībai, bet parādās jautājumi, kurus ir nepieciešams uzdot, piemēram, būvuzraudzībai. Un tad, lai ērtāk šos te apskatītu un ērtāk arī darbotos, ir nepieciešams izveidot jaunu sarakstu. Šeit, spiežot augšā labajā pusē uz zaļās plus pogas, parādās New Topic Board, un izveidojot nosaukumu, šeit izveidošu autoru uzraudzība, un apraksts būs jautājumu autoru uzraudzības laikā. Šeit ir iespējams pārnest arī uzstādījumus no citām šīm te sarakstiem, bet spiežot vienkārši šādi, viņš izveidos. Un tajā brīdī, tas, kas ir ērti, tajā brīdī, kad tiek izveidots šis jaunais saraksts, viņš uzreiz atver uzstādījumu sadaļu. Ja ir nepieciešams kaut ko mainīt salīdzinājumā pret citām disciplīnām, tad
vienkārši uzreiz nonāk vietā, kur šos te uzstādījumus var mainīt. Un dodoties uz topiku sadaļu, tad šeit parādās autoru uzraudzības šī te sadaļa, un ir jāiedod pirmais uzdevums autoru uzraudzībai. Šeit, spiežot šo te plusu, new topic, viņš izveido jaunu šī te topika sadaļu, un šeit būs VIP izskatīšana. Jā, attiecīgi ņemot vērā to, ka vēl joprojām paralēli ir šis te aktīvais 3D skats, viņš kā, viņš kā pielikumu mēģina šo te pielikt. Man tas šobrīd nav nepieciešams, es to noņemu nost, bet man ir nepieciešams pievienot šo te pasūtītu informāciju, prasītu dokumentu kā izskatīšanai. Šeit, atverot augšā labajā stūrī, ir informācijas panelis, kur nepieciešams atvērt, un viņš uzreiz piedāvā pievienot dokumentu. Izvēloties dokumentu, izvēlos nepieciešamo šo te nepieciešamos failus, jā, un viņš vienkārši savieno viņus. Šeit man ir nepieciešams noņemt nevajadzīgo failu. Re, kur ir 3 faili. 3 faili, spiežu submit. Un, ja mēs atveram šo te topikas sadaļu, autoru uzraudzības grupu, ir šī te PIP izskatīšana, dokumenti arī ir iespējams uzreiz atvērt dokumentus no šī te konkrētā topiks. Piemēram, es esmu izskatījis šobrīd dokuments izskatīts un apstiprināts. Spiežu submit šo te komentāru un nomainot status uz approved, mainās uzreiz arī status. Jā, ņemot vērā to, ka approved viņam status, viņš vairs netiek uzskatīts kā atvērtais topiks, bet kā slēgtais, kad viņš jau ir atrisināts, tad man viņš uzreiz neparādās, man filtrēšanā ir jāpievieno, lai atkal parādās. Bet šeit ir iespējams ērti izskatīt šo te visu darbību vēsturi. Un, jā, attiecīgi par šiem te topiks, tas, kas ir ērtākais, ir tas, ka šeit nav tikai tur modeļa elementi vai dokumenti, bet ir iespējams apvienot abus divus kopā. Un tas, ko mēs redzam būvniecības projektēšanas gaitā, ir šī te ērtā, ātrā, nepārprotamā informācijas apmaiņa starp būvniecības procesa dalībniekiem. Jo atverot šāda veida situāciju, citos rīkos, visticamākais parādītos tikai pats tas modelis bez šiem te saistītiem punktu mākoņiem. Un reizēm no šī te attēla nav iespējams nolasīt, nav iespējams precīzi nolasīt informāciju, kuru vēlējās nodot, teiksim tā, citai iesaistītajai pusē. Bet šādi atverot šo te konkrēto skatu, ir nepārprotami un viennozīmīgi iespējams nodot visu informāciju, kas ir paredzēta būvniecības procesa koordinēšanas laikā. Jā, tas ir attiecīgi par šo te topiks. Ir iespējams arī pievienot īpašos laukus. Tas, kā mēs ikdienā to izmantojam, ņemot vērā to, ka topik uz BCF bāzes balstītajiem viņiem nav standartā paredzēts tā kā kaut kādi īpašie parametri, tad mēs paši izmantojam, mēs paši pievienojam šos te
nozīmīguma parametrus, kāds tas, cik nozīmīgs tas ir. Un to tad var izveidot pie custom fields, pievienojot custom fields, piemēram, nozīmīgums, izvēloties drop-down sadaļu, submit, un add options būs viens nozīmīgs, otrs nenozīmīgs. Un, jā, attiecīgi šobrīd mēs esam pievienojuši šo te īpašo lauku ar nozīmīgumu parametru, vai tas ir nozīmīgs vai nenozīmīgs. Un mums tas nav, teiksim tā, šis te konkrētais parametrs mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams tieši būvniecības procesā. Un šeit var pievienot add custom field, to, kas jau mums ir izveidots. Un, ja mēs izvēlamies, ka tas nav obligāti norādāms, tad viņš netiks aizpildīts. Bet, ja mēs pasakām, ka viņš ir obligāti nepieciešams pievienot pilnīgi visiem topiks, tad viņš uzreiz prasīs, kāda ir noklusējuma vērtība. Izvēloties nozīmīgs, šobrīd šis te uzstādījums automātiski jau ir atjaunināts, un aizejot uz šo te būvniecības sadaļu, uzreiz viņam parādās šis te status, šis te custom fields. Ļoti bieži šo te custom fields var izmantot kā organizēšanu, teiksim tā, problēmietu organizēšanu. Piemēram, ņemot vērā to, ka ir kaut kādi labojumi, kurus ir nepieciešams veikt, bet, lai sadalītu prioritātes, tad var izmantot šos te parametrus. Un, jā, attiecīgi šie te topic boards tad tiek izmantots, laika gaitā veidojās arī statistika, ko var ērti apskatīt. Bet ir, piemēram, projektā sasniegts noteikts gatavības līmenis un nepieciešams sagatavot konkrētu nodevumu, dalīties ar modeļiem, un tad attiecīgi dodoties uz dokumentu sadaļu, izvēloties šo te collections sadaļu, var izveidot kolekcijas. Kolekcijas jeb šo dokumentu apkopojumu. Un ir nepieciešams iekšēji projektā vienoties par pēdējiem aktuālajiem modeļiem, kas ir izsniegti projektēšanas gaitā. Un šeit set name tiek izveidots tāds kā komplekss. Un šeit ir projekta IFC modeļi. Aprakstu šobrīd neliksim, un uzreiz ir iespēja pievienot dokumentus. Ņemot vērā to, ka šie te ir projekta pēdējie aktuālie modeļi, spiežam add un submit. Šobrīd tikai es varēšu redzēt šo te kolekciju, kamēr viņa nav finalizēta. Lai šo te kolekciju padarītu redzamu arī ar pārējiem projektu dalībniekiem, spiežam Share with Project, un ņemot vērā to, ka nav citu lietotāju, vienkārši spiežam Share with Project, un šobrīd ir tā, ka arī pārējie projekta dalībnieki, viņi var redzēt dokumentu kopu, kas ir izveidota. Un šobrīd viņa vēl nav noslēgta, viņa nav pilnībā koplietota.
Um, Šobrīd tas uzstādījums ir lock revisions. Pat ja es atjauninātu jaunāku kaut kuru faila versiju šajā te modeļu mapē, šajā te collections mapē, viņa tāpat neatjauninātos. Tas, kā šos te collections izmanto, projekta sākumā, tajā brīdī, kad parādās nepieciešamie faili, izveido collection un uzspiež follow latest published version. Un doma ir tāda, ka tajā brīdī, ja es tagad atjauninātu kādu no šiem te failiem, arī šajā te collections parādītos, kad viņš, piemēram, izmanto šeit revīziju numuru 2. Tajā brīdī, kad ir sasniegt projekta mērķi, spiež lock revisions, un tad tas tā kā noslēdz šīs te versijas. Un uzspiežot finalize, viņš apstiprina un finalizē šo te kolekciju, saglabājot viņu patreizējā skatā. Un tajā brīdī, kad šis te ir finalized status, aprakstā arī rakstīts the collection is finalized and can no longer be modified. Doma ir tāda, ka šādā veidā tiek finalizēts kaut kāda veida nodevums. Un šobrīd zip fails tiek vēl gatavots, bet ir iespējams arī šo te dalīties ar šiem te visiem failiem, ar visu šo te kolekciju e-pastā vai arī izveidot publisko saiti. Jā, šobrīd izveidot šo te publisko saiti, tiek saņemts saite, to tad var arī koplietot kā saiti, vai arī koplietot ar specifiskiem e-pastiem, pievienojot aprakstu. Un šādi tad ar ārējiem lietotājiem var dalīties ar šiem te failiem. Jā, no ikdienā strādājot ar Katendu, visvairāk tiek lietot tieši šī te topika funkcionalitāte, jo mēs izmantojam arī kā BCF serveri, lai apmainītos ar informāciju ar citiem projekta dalībniekiem. Un tad tieši tas ērtākais ir tas, ka ir iespējams sadalīt attiecīgi projekta specifikai šīs te jautājumus, problēmvietas, informācijas pieprasījumus. Un ērtākais ir tas, ka jebkurš būvniecības procesa dalībnieks, kurš pieslēdzās, kuram ir piekļuvuši šiem te konkrētajiem topiks, viņš tad var redzēt tieši to pašu skatu, ko redz cilvēks, kas ir izveidojis šo te skatu. Kā piemēram šajā vietā redzams, ka dzegas novietojums mazliet ir nobīdījies. Ņemot vērā to, ka būvniecība virzās uz arvien lielāku datu izmantojumu, precīzāku datu izmantojumu un ikdienas darbā punktu mākoņi viens ir no šiem te galvenajiem apskates rīkiem. Katenda ļauj skatīt šos te punktu mākoņus kopā ar modeļiem, vizuāli apskatīt, salīdzināt, sniegt komentārus, atzīmēt elementus un koplietot skatus. Viena lieta, kas iztrūkst, bet mēs lietojam paralēli vēl vienu rīku, tas ir Vector.io. Un šeit Vector.io mēs izmantojam tieši kā rīku priekš modeļu salīdzinājumu, jo Vector.io dod mums iespēju arī gan apskatīt punktu mākoņus, gan modeļus kopā, bet pastāv iespēja veidot analīzes tieši nobīdēm un tad arī pieņemt lēmumus balstoties nevis uz manuālu kaut kādu mērīšanu, bet vizuāli apskatot atskaiti, un tad ar šo te informāciju, teiksim tā, neiet cauri un nepārbaudīt elementus, kuri
kuras nemaz nav, kur atrodas pieļaujamās, piemēram, nobīžu robežās. Un, jā, vektorā jau ir tieši šī te modeļa salīdzināšanas funkcija. Un, piemēram, šajā te vietā, tas, ko mēs iepriekš apskatījām šo te dzegu, šeit no punktu mākoņa un no uzstādījumiem, kas man bija iepriekš izveidoti, es uzreiz redzu, ka šī te zilā līnija viņai nobīda, manuprāt, bija aptuveni 50 līdz 100 mm robežās, kas ir ārpus pieļaujamā. Šeit es varu ērti paskatīties, izveidot to skatu, bet ņemot vērā to, ka vektori jau viņa nav, šobrīd vēl nav paredzēta kā vispārējā projekta vienotā datu vide, tad šeit es ērti paskatos, atveru, kur ir tās nobīdes, dodos uz katendu, atzīmēju šo te konkrēto vietu, konkrētos elementus, kurus ir jālabo, un uzreiz es varu iedot attiecīgiem inženierim vai attiecīgai komandai, kuriem ir jāpieņem lēmums par šo te tālāko darbību. Un tad tajā brīdī, kad es esmu paziņojis, ja iesaistītie dalībnieki pēc tam var nokomentēt, bet ērtākais šajā visā ir tas, ka pēc tam ir iespējams izsekot šīm te darbībām, ko katrs ir veicis. Piemēram, ir redzams, pirms 2 stundām ir izveidots šis konkrētais topiks, skats arī pievienots, savienoti šie te punktu mākoņi, un tad 10 minūtes atpakaļ pievienots status, kad ir nozīmīgs, bet ir pieņemts. Attiecīgi, katendē, viens no lielākajiem bonusiem ir tas, ka ir šī te izsekojamība. Un, jā, attiecīgi, tas šobrīd arī ir viss, ko es vēlējos parādīt. Lielas paldies par jūsu laiku. Un tagad ir laiks jautājumiem un atbildēm. Jā, liels paldies Emīlam, ka pastāstīja, kā ikdienā strādā ar vadošiem skandināvu rīkiem. Jautājums droši rakstat šobrīd jautājums sadaļā Q&A. Ja kāda rodas, noteikti uz beigām atbildēšu. Es pieslēgšos un parādīšu pāris tādus jaunumus, ko no BIM Solution puses esam sagatavojuši, un tad jau tālāk arī izskatīsim jautājumus, ja tādi būs. Okay. Nākošais tāds pasākums, uz kuru es noteikti visiem iesaku doties, būs klientu dienas. Tas nozīmē, ka jūs esat vai nu kādam rīkam jau esošs lietotājs, vai jums arī kāds rīks interesē un vēl neesat šo rīku uzņēmumu ieviešus. Jums arī šī ieeja ir atvērta, un līdz ar to būs Eiropas lielākie ražotāji, gan Hilti, gan Tekla, gan šis iepriekš pieminētais Vektor.io, kas ir Somijas lielākais ražotājs tieši infrastruktūras projektētājiem, un gan Solibri, gan Bexel, par ko mūsdienās jau vairs nav jāstāst, un, protams, arī Katenda. Tas nozīmē, ka būs iespēja uzzināt jau klientu pieredzi, apmainīties jau ar lietotājiem informāciju, kā tad šo vienoto datu vidas rīku lietot dažādos būvniecības uzņēmumos jau Latvijā. Tā kā droši, ja vēlties 11. jūnijas klātienē būs pasākums, kur jūs varat piedalīties. Arī nedaudz gribas pastāstīt par meistarklasēm, jo ir tā, ka šobrīd ir šis finansējums pieejams. Tas nozīmē, ka šobrīd būtībā ir tā, ka mums vienlaicīgi 3 dažādās zālēs ikdienā notiek mācības, un, kā jau es iepriekš teicu, līdz 10 cilvēkiem praktiskas meistarklases, kur jau praktiski apgūši vienu vai otru rīku pielietojumu. Un arī Emīls piedalās dažādās meistarklasēs, kā šis lektors, un gan par BIM pamatiem, tādām pamatlietām, pamatprasībām valstī, gan par dokumentāciju, BIM koordinēšanu rīko dažādas meistarklases, tā kā noteikti jūs brīvi skaties BIM meistarklases LV, ja kāds no tiem interesē, droši rakstat man vai sazināties arī mājaslapas kontaktiem, kur tiek attiecīgi šīs meistarklases koordinētas un komplektētas jau grupā. Un gada noslēgumā tad tiekamies Baltijas lielākajā BIM fórumā, tad vēsturiski šāds fórums iepriekš nav bijis, tad rīkosim angļu valodā, sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju,
un mērķis ir visas Eiropas lielākie ražotāji un eksperti par BIM jautājumiem. Un šī gada mērķis tad ir jaunumi katrā ražotājā un plus mākslīgā intelekta iespējas. Līdz ar to liekam uzsvaru uz jebkuru programmu, kas Eiropā ir ieviesusi mākslīgo intelektu kaut kādā mērā un stāsta par savu šīm detalizācijām un nākotnes plāniem. Tā kā, ja kādam interesē mākslīgā intelekta iespējas būvniecībā, tad gada nogalē noteikti ir jābūt. Un ja kaut kādi jautājumi, droši jautāt. Varbūt vēl apstīšos jautājumu sadaļu, bet būtībā es redzu, ka vismaz šajā brīdī es no savas puses tā, es redzu, varbūt šeit ir. Jā, ir daži jautājumi, tad Jā, es varu uz viņiem atbildēt. Jā, es varu sveiki. nolasīt, un tad varbūt Jā, tāda atbilde, zin kā, jā, jautājums par dzelzbetonu konstrukcijām. Vai šo rīku var izmantot un stiegriešanas darbiem, sarežģītām, intensīvās stiegrojuma moduļiem, tā kā tieši par šo jomu interesējas vairāk. jā. Jā, attiecīgi par šiem te jautājumiem saistībā ar stiegrojumiem, tieši Katendā vai Vektor.io šobrīd vēl man nav praktiski bijis projekts, kur tas būtu uzdevums pārbaudīt stiegrojumu tieši dzelzbetona konstrukcijām. Līdz šim tās ir bijušas ieliekamās detaļas. Pašu stiegrojumu posmu neesmu saskāries, ka skenētu, bet konstrukcijas, kas iziet uz āru, tās gan ir skenētas, gan paši esam veikuši pārbaudes, gan arī ir ārēji uzraugošie uzņēmumi, kas arī ir veikuši pārbaudes. Bet paša pamatdarba stiegrojuma koordinēšanai un pārbaudē mēs pārsvarā tiek izmantotas izpildu uzmērījuma rasējumi. Stiegrojuma skenēšana, ja vien tas nav atsevišķi paredzēts, tad parasti to nedara. Noskenē konstrukcijas tad, kad viņas ir pabeigtas. Cik es atceros, pats Vektor.io rādīja, ka viņiem šādi piemēri ir, bet tas nozīmē, ka ir ražotāji jāsazinās. Un te ir tādi precizējumi, vai tieši viņš par stiegrojumu stīļiem bija domājis, un vai vispār ir bijis objekts, kur stiegrojuma konstrukcijas tiek piemērotas 3D punktu māksliniekam. Tu jau atbildēji būtībā uz šiem jautājumiem. Jā, pats stiegrojums atsevišķi uzmērīts nav. Drīzāk tieši, ja ir nobeigta dzelzbetona konstrukcija un ir izējošās stiegras, tad tās gan ir uzmērītas un tad ir pārbaudītas. Jā, bet attiecīgi šeit arī tieši parādās, jā, skeners, ja viņš neredz, tad viņam nebūs iespēja redzēt, tad ir jābūt no vienas puses atvērtam veidnim, bet praktiski svarīgāks ir tieši izējošās šīs te ieliekamās detaļas, vītņastieņi izējošie vai izējošie stiegrojuma gali priekš nākamajiem būvniecības etapiem. Un tie gan ir skenēti, ir pārbaudīti, ir salīdzināti, un tie tieši tad ir aktualizēti modeļos. Ok, tātad nākamais jautājums par citu tēmu. Kā darbā savieto references punktu mākoniem ar modeļiem? Vai kādi specifiski reporti vai Reperi, jā. Reperi, Jā, tā arī ir. Jā, šos te atskaites punktus, tāpēc mēs visos projektos, kur mēs piedalāmies, redzam to, ka punktu mākoņi un projekta modeļi, viņi visi tiek gan modelēti, gan skenēti globālajās koordinātēs, attiecīgi izmantojot vienotu koordināšu sistēmu, un specifiskos reperus neuzstāda pašā modelī vai punktu mākonī, drīzāk izmanto šīs te uzlīmes, kas kalpo arī kā savietošanās elementi, un tiem tātad ģeodēzists viņus uzmēra, iedod koordinātas un punktu mākonī piešķir šim te specifiskajiem punktiem koordinātas, un beigās tas, kas tiek iegūts, atverot gan punktu mākoni, gan modeli vienā skatā, viņiem koordinātas viņiem sakrīt. Manuāli mēs paši
neveicam manuāli, mēs paši neveicam modeļu vai punktu mākoņu pārvietošanu. Tur tas ir aprakstīts pasūtītā informācija prasībās BIM izpildes plānā, bet abi divi sakrīt. Mhm. Okay, par punktu mākoņiem es skatos arī logotipus, exact. Uzņēmums, kas BIM formā būs. Es jautājumu šobrīd vairāk neredzu. Ja varbūt kāds būs paspējis, tad jā, bet tā katrā ziņā, es domāju, mēs būtisko izstāstījām, tā kā praktiska pieredze. Ja kaut kas vairāk noteikti sazināties ar mani, pēc tam būs pieejama prezentācija dalībniekiem, tā kā droši uz saziņu. Nu, jautājums nedas, tad liels paldies šodien, un tad jau tiekamies kādā no nākošiem klātienes semināriem, vai nu arī attālināt. Jā. Jā. Paldies!